Studēsim kopā Dieva vārdu ar sprediķi ar nosaukumu Tie, kas ir Dieva tauta un tie, kas nav. Vienkārši apskatoties no malas, mums ir grūti atšķirt tos, kas ir Dieva tauta, no tiem, kas nav. Tomēr Dievs ir apsolījis mūs pamodināt uz veidu, kas ļauj mums viņus atšķirt. Tāpēc šodien mācīsimies par Paskā nozīmīgumu un kā atšķirt tos, kas ir Dieva tauta, no tiem, kas nav. Tā kā jaunās derības Paskā ļauj mums būt lielākai cerībai uz mūžīgo debesu valstību, mums vajadzētu vadīt daudz dvēseļu to ievērot. Dieva griba, kas ietverta Paskā, ir ārkārtīgi svarīga. Tas ir tāpēc, ka Dievs ir mūsu pestīšanas temats. Cik lielu vērtību Dievs piešķir Paskā un kā viņš to vērtē? Kāda ir Dieva griba attiecībā uz Paskā? Uzzināsim atbildi uz šiem jautājumiem, atverot 4. Mūzes 9. nodaļu. Aplūkosim 9. nodaļas 1. pantu. Aplūkosim 4. Mūzes grāmatas 9. nodaļas 1. pantu. Un tas kungs runāja ar Mozu Sinai tuksnesī 2. gadā pēc viņu iziešanas no Ēģiptes zemes 1. mēnesī, teikdams, lai Izraēla bērni gatavojas Paskā svētkiem noliktā laikā. Lai Izraēla bērni gatavojas Paskā svētkiem noliktā laikā. Kura griba tā ir? Caur Paskā Dievs noteikti dos mūžīgās debesu valstības svētības, mūžīgo pestīšanu un grēku piedošanu. Šī dziļā Dieva griba ir ietverta Paskā patiesībā. Tāpēc Dievs sacīja, lai Izraēla bērni gatavojas Paskā svētkiem noliktā laikā. Taču saskaņā ar vecās derības likumu tie, kas pieskārās mirušajiem, bija nešķīsti nedēļu, un, ja Paskā iekrita šajā laika posmā, viņi nevarēja tajā piedalīties. Šiem cilvēkiem Dievs deva iespēju svinēt 2. Paskā. Pārējam uz 6. pantu. Un tur bija arī kādi vīri, kas mirušo dēļ bija kļuvuši nešķīsti, un tie nevarēja Paskā svētkus svinēt šī noliktā dienā, tādēļ viņi piegāja pie Mūzes un Arona tanī pašā dienā, un tie vīri viņam sacīja, mēs esam palikuši nešķīsti pie miroņa. Kāpēc mums mūsu tiesības tiek ierobežotas, ka mums neļauj nest savu dāvinājumu upuri mums noteiktā laikā tam kungam kopā ar Izraēla bērniem? Un Mūzes viņiem atbildēja, palieciet mierā, es gribu pajautāt, ko tas kungs jums pavēlēs darīt. Un tas kungs sacīja Mūzum, teikdams, runā uz Izraēla bērniem, teikdams, ja kāds no jums vai no jūsu pēcnācējiem ir no miroņa palicis nešķīsts vai ir tālā ceļā, tad viņam tomēr būs tam kungam jātur Paskā svētki. Tā kā Paskā ir jātur neatkarīgi no apstākļiem, Dievs atļāva tiem, kas nevarēja sapulcēties Jeruzālemes templī, svinēt tos 2. mēnesī. Saskaņā ar 5. pantu, izrēlieši ievēroja Paskā svētkus krēslā 1. mēneša 14. dienā, kas ir to noteiktais laiks. Tomēr Dievs piešķīra 2. iespēju mēnesi vēlāk tiem, kuriem bija īpaši apstākļi, kas liedza viņiem turēt Paskā 1. mēnesī. Tāpēc 11. pantā ir rakstīts, 2. mēneša 14. dienā ap vakara laiku tie jums tādā gadījumā jātur ar neraudzētām maizēm un ar rūgtām zālēm ir Paskā jābauda. Viņiem no tā nekā nebūs atstāt līdz rītam, tanī dienā nebūs laust nevienu kaulu, pēc visiem Paskā svētku likumiem turiet tos. 13. pants. Bet kas ir šķīsts un kas neatrodas ceļā, bet tomēr ir atrāvies no Paskā turēšanas, tad tāda cilvēka dzīvība, lai tiek izdeldēta no viņa tautas. Kurš to teica? Dievs atklāja savu gribu caur cilvēku vārdā Mūzus. Kas notiks ar tiem, kuriem nesanāca svinēt Paskā? Dievs teica, ka viņi tiks nošķirti no viņa tautas. Citiem vārdiem sakot, tā kā Filipiešiem 3. nodaļā, 20. pantā ir rakstīts, mūsu piederība ir debesis, kas notiks ar viņu piederību. Viņiem tiks atņemta piederība, jo viņi nav kvalificēti kā pilsoņi.
Kura griba un nodoms tas ir? Tā ir Dieva griba un nodoms. Kad mēs sludinām, mēs mudinām citus, jums ir jātur Paschā. Tomēr cilvēki bieži atbild, svarīgi ir ticēt Dievam neatkarīgi no tā, vai mēs svinam Paschā vai nē. Tomēr, vai ticība Dievam nenozīmē, ka mums vajadzētu sekot un ievērot visas Dieva mācības? Ja mēs ticam Dievam, tas ir mūsu pienākums un dabisks domu gājiens sekot viņa mācībām. Tomēr, ja kāds apgalvo, ka tic Dievam, bet viņu rīcība neatsver viņu ticību, tad to nevar uzskatīt par patiesu ticību Dievam. Ja kāds nesvin Paschā, viņš tiks izšķirts no viņa tautas. Tā ir Dieva pavēle. Ja mēs šodien paskatāmies apkārt, ir daudz baznīcu. Kā teikts Bībelē, tik daudz kā smiltis jūras krastā, mūsdienu globālajā ciematā to ir tik daudz. Taču, ja tās nesvin Paschā, kur tās visas stāv? No kā tās tiks nošķirtas? Mēģināsim to izteikt vienkārši. Tas nozīmē, ka tās nav Dieva tauta. Tas nav mūsu spriedums, bet gan Dieva spriedums, kas to saka. Ja Dievs jau ir pieņēmis šādu spriedumu un lēmumu, vai tām var būt debesu valstība un pestīšana? Tām pilnīgi noteikti nevar tās būt. Tāpēc, kad Jēzus nāca uz šīs zemes, kam viņš nodibināja Paschā, viņš teica, ka Paschā ir nodibināts priekš mums. Vai Dievs to mums vairāk kārt nav mācījis un uzsvēris? Lai gan Paschā sevī ietver dažādas nozīmes, solījumus un jēgu, vispirms pavēle turēt Paschā patiešām ir Dieva dekrēts, dārgā patiesība, kas atspoguļo viņa gribu un nodomu. Tāpēc tikai tie, kas šodien ievēro Paschā, var tikt uzskatīti par patiesi ticīgiem Dievam un droši pierāda sevi kā Dieva tautu, kuriem ir pilsonība debesīs. Brāļi un māsas, lūdzu, padomājiet par debesu piederību. Ko nozīmē piederība? Tā ir pilsonība. Vai jūs varat dzīvot tajā valstī vai nē? Jūs noteikti varat dzīvot tajā valstī. Jums un man ir debesu pilsonība. Kas to pierāda? Vai Dieva derība caur Paschā par to neliecina? Tāpēc 4. Mūzes 9. nodaļā ir rakstīts, ja kāds nesvin Paschā, viņiem jābūt izslēgtiem no šīs tautas. Tas ir Dieva dekrēts un nodoms, tas ir debesu likums. Tomēr uz šīs zemes ir daudz cilvēku, kuri nesvin Paschā un tomēr apgalvo, ka tic Dievam, sakot, es varu doties uz debesīm, es varu saņemt grēku piedošanu, es varu tikt glābts. Tomēr mums ir skaidri jāsaprot, ka tā ir viņu nepatiesa uzstājība, nevis Dieva griba, un mēs nedrīkstam ļaut sevi ar to maldināt. Bībele mums skaidri māca, ja kāds nesvin Paschā, viņš tiks nošķirts no saviem ļaudīm. Tāpēc Dievs pat deva iespēju vēlreiz 2. mēnesī tiem, kuri neizbēgamu apstākļu dēļ nevarēja svinēt Paschā 1. mēnesī. Taču, ja viņi joprojām to nespēja ievērot, tad viņus vairs nevar uzskatīt par tiem, kas tic Dievam. Turpināsim ar 14. pantu. Bet, ja kāds cilvēks pie jums uzturas kā svešinieks un grib tam kungam svinēt Paschā svētkus, tad lai viņš tos tur pēc bauslības noteikumiem un pēc Paschā svētku tiesas, kā pienākas, un lai jums ir vienāds likums kā svešiniekam, tā iedzimtajam tanī zemē. Dievs skaidri pavēlēja, lai izrēlieši svin Paschā svētkus noteiktajā laikā, uzsverot, ka tie ir jāievēro neatkarīgi no apstākļiem. Taču saskaņā ar vecās derības Mūzes bauslību, tie, kas kļuva nešķīsti, tika atturēti no upura sniegšanas Dievam, līdz viņi tika šķīsti. Tāpēc Dievs ļāva atkal turēt Paschā svētkus 2. mēnesī tiem,
kas neizbēgami nevarēja tos turēt pirmajā mēnesī. Tādā veidā Paschā satur Dieva gribu un apņēmību, uzsverot to lielo nozīmi. Dievs jau zināja un pravietoja, ko cilvēks teiks šajā laikmetā. Dodamies uz Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 20. pantu. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ik katrs, kas uz mani saka, Kungs, Kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu. Tad, ja mēs uztveram 4. Mūzes 9. nodaļas vārdus tieši tādus, kādi tie ir, vai tie, kas netur Paschā, var ieiet debesu valstībā. Viņiem jābūt nošķirtiem no manas tautas. Tas ir debesu likums, ko ir nodibinājis pats Dievs. Tā neapšaubām ir smaga kļūda domāt, ka mēs varam ieiet Dieva valstībā, patvaļīgi mainot vai grozot debesu likumu. Ne ik katrs, kas uz mani saka, Kungs, Kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara, ko tas dara, mana debesu Tēva prātu. Vai tas nenozīmē, ka tikai tie, kas seko Dieva gribai, ir tiesīgi ieiet Dieva valstībā un kļūt par Dieva tautu? Būt nošķirtam no Dieva ļaudīm nozīmē nespēt ieiet mūžīgajā debesu valstībā, vai ne? Turpināsim ar 22. pantu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, Kungs, Kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. Ko viņi praktizē? Bezdievību. Dievs izteica savu ļoti stingro un spēcīgo gribu, sakot, ja kāds nesvin Paschā, viņš tiek izslēgts no manas tautas. Neskatoties uz to, ka Dievs deva tik skaidrus brīdinājumus, šie cilvēki neievēroja Dieva mācības, viņa likumus, dekrētus un noteikumus. Citiem vārdiem sakot, viņi praktizēja bezdievību. Tātad, ko Jēzus viņiem teica? Pat ja jūs esat pravietojuši manā vārdā, izdzinuši dēmonus manā vārdā un darījuši daudz brīnumu, kas apžilbina cilvēkus, ejiet prom no manis. Eita nost no manis, jūs ļauna darītāji. 24. pants. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara. Vai mums vajadzētu tikai dzirdēt Dieva vārdus, nevis īstenot tos praksē? Nē. Neskatoties uz Dieva stingro brīdinājumu, ja kāds nesvin Paschā, viņš tiks nošķirts no manas tautas, kas būs, ja viņi tikai dzird vārdus, bet netur Paschā. Paskatīsimies, kas notiek. Tāpēc ik viens, kas šos manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās šim namam virsū, nams tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints. Un ik viens, kas šos manus vārdus dzird un nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu cēlis uz smiltīm. Kad stipras lietus lija un straumes nāca un vēja pūta un gāzās namam virsū, tad tas sabruka un posts bija liels. Tas nozīmē, ka, lai arī viņi var apgalvot, ka ir Dieva tauta, ja viņi nesvinēs Paschā, Dievs viņus neatzīs par savu tautu. Viņi var domāt, ka tikai baznīcas apmeklēšana nozīmē, ka Dievs viņus atzīst, bet patiesībā Dievs atšķir tos, kas ir Dieva tauta, un tos, kas nav. Ir ļoti svarīgi izprast šo stingro atšķirību Dieva valstībā. Tāpēc šodienas tēma ir tie, kas ir Dieva tauta un tie, kas nav. Kas ir patiesa Dieva tauta? Kas ir šie cilvēki, kas ievēro Paschā, jaunās derības patiesību? Dievs tos atzīst, sakot, jūs esat mana tauta. Dievs to ir apliecinājis, un Dievs tam ir devis pierādījumus. Tad kā ir ar tiem, kas netur Paschā?
Dievs teiks, viņi ir nošķirti no manas tautas. Citiem vārdiem sakot, viņi ir zaudējuši savu kvalifikāciju kā Dieva tauta. Visā pasaulē ir daudz baznīcu, tik cik smiltis jūras krastā. Taču, ja viņiem jautā, vai jūs turat Paskā, un viņi atbild, mēs nekad neesam turējuši Paskā, tad, neskatoties uz viņu apgalvojumu, es ticu Dievam, vai Dievs viņus patiešām atzīst? Ko Dievs saka Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, 23. pantā? Ejiet prom no manis, jūs, kas piekopjat bezdievību. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, Kungs, Kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši. Lai cik ļoti viņi apgalvo, ka tic Dievam absolūti un dedzīgi, Dieva acīs viņi nekad nav bijuši viņa tauta. Tad jums vajadzētu cītīgi darīt zinām pasaulē šo svarīgo Dieva gribu. Dievs nodeva savu gribu caur Mūzu, un Mūzus pēc tam pasludināja un darīja zināmas ļaudīm visas mācības, ko viņš bija saņēmis no Dieva. Mums arī ir jāpilda šī loma. Mums ir jāpaziņo patiesība, ko mēs pirmoreiz dzirdējām un uzzinājām visiem apkārtējiem. Tā ir Dieva griba. Ja kāds nesvin Paskā, tas tiek izslēgts no manas tautas. Dievs skaidri teica, ka šādi cilvēki nav kvalificēti būt Dieva tauta. Ne ik katrs, kas uz mani saka, Kungs, Kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu Tēva prātu. Ir pienācis laiks mums likt cilvēkiem pasaulē apzināties Dieva gribu, sakot, paskatieties uz savu pašreizējo situāciju. Vai jūs neesat situācijā, kad Dievs saka, ejiet prom no manis, jūs, kas piekopjat bezdievību? Cītīgi sludināsim Dieva gribu neatkarīgi no tā, vai viņi to pieņem vai nē. Pāriesim pie Jesejas grāmatas 51. nodaļas. Jesejas grāmatas 51. nodaļas 4. pants. Klausieties uz mani jūs, mana tauta. Kur manai tautai šeit ir pilsonība? Viņu pilsonība ir debesīs. Tāpēc Dievs saka, klausiet mani, mana tauta, jūs, kam ir debesu pilsonība. Atveriet savas ausis, manas tautas locekļi, jo likumi un pamācība, tas ir bauslība, nāks no manis. Bauslība, kas nāca no Dieva. Vecās derības laikos Dievs pasludināja vecās derības likumu caur Mūzu, un vai nav pravietots, ka Dievs jaunās derības laikos pasludinās jaunu bauslību no Ciānas? Manas tautas locekļi, jo likumi un pamācība nāks no manis, savu taisnību es gribu padarīt tautām par vadītāju gaismu. Mana taisnība ir tuvu, mana palīdzība tuvojas. Manas rokas tiesās tautas, uz mani raugās cerībā jūras salas, un no manas rokas tās gaida palīdzību. Paceliet savas acis uz debesīm augšā un skatieties lejup uz zemi, jo debesis izkūpēs kā dūmi, un zeme sadils un sabirzīs kā drēbe, un tās iedzīvotāji nobeigsies kā odi. Taču mana palīdzība paliks mūžīgi, un mana taisnība nezudīs. Uzklausiet mani jūs, kas pazīstat taisnību un mīlat to, jūs ļaudis, kam sirdī mani baušļi. Kas viņiem ir sirdī? Viņiem sirdī ir Dieva baušļi. Tā kā šodien uzmanības centrā ir Paskā, padomāsim par Paskā īpaši. Ja kāds neievēros Paskā, tas tiks izslēgts no manas tautas. Vai Dievs nebija ļoti stingri pasludinājis Paskā likumu? Tāpēc Dievs saka, klausiet mani, jūs cilvēki, kas ir ņēmuši manu Paskā pie sirds, nebaidieties no mirstīgo pārmetumiem. Ir cilvēki, kas mūs apmelo, sakot, viņi ir likuma turētāji, kas ievēro mūsu bauslību, tikai tāpēc, ka mēs turam Paskā. Tā kā viņi nesvin Paskā, viņi beigās attēlo mūs negatīvi, lai sevi attaisnotu. Tāpēc šajā pantā Dievs mums saka, lai mēs nepievēršam uzmanību viņu vārdiem. Viņš ar to domāja, klausieties tikai manos vārdos. Koncentrējieties tikai uz to, ko es jums esmu mācījis. Vai viņš mums nedeva šo vēstījumu, lai mūs nesatricinātu viņu šķēršļi? Apskatīsim 7. pantu vēlreiz. Uzklausiet mani jūs, kas pazīstat taisnību un mīlat to, jūs ļaudis, kam sirdī mani baušļi.
Nebīstieties no cilvēku nievāšanām un neizbīstieties no viņu paļājumiem. Jo kodas viņu saēdas kā drēbi un dažādi grauzēji kukaiņi kā vilnu, bet mana taisnība paliks mūžīgi un mana palīdzība uz radu radiem. Pārējām uz 11. pantu. Tā kunga atsvabinātie pa to atgriezīsies mājās un ar gavilēm pārnāks. Kur viņi pārnāks? Ciānā. Vai Ciāna nav Dieva svētku pilsēta? Vai Paschā ir Dieva svētki vai nē? Tāpēc tie, kas nesvin Paschā, nezina, kur ir Ciāna, tāpēc viņi nav pārgājuši Ciānā un beigās ir tie, kas ir ārpus Ciānas. Vai mums tas nekļūst skaidrs? Ar gavilēm Ciānā un mūžīga līksmība būs pār viņu galvām, prieks un līksmi pildīs viņu sirdis, no viņiem atstāsies skumjas un bēdas. Pārējām uz 16. pantu. Un es ieliku savus vārdus tavā mutē un tevi pasargāju savas rokas ēnā, lai es, no jauna, radītu debesis, liktu zemē pamatus un sacītu Ciānai, tu esi, kas viņi ir, mana tauta. Ir rakstīts, ka tikai tos, kas mājo Ciānā, Dievs sauc par manu tautu. Tāpēc mums ir jāmāca daudzajām baznīcām mūsdienu pasaulē, kas neievēro Paschā. Starp viņiem patiešām ir tādi, kuri tiek maldināti zināšanu trūkuma dēļ. Mums viņi ir jāinformē. Mums visi ir jāinformē par Paschā, lai visi cilvēki varētu atgriezties Ciānā, kur dzīvo tēvs un māte. Mums jāspēj žēlīgi sludināt Paschā neskaitāmajiem apkārtējiem cilvēkiem, kuri nezina Paschā. Līdz šim mēs ar Bībeles palīdzību esam apstiprinājuši, ka Dievs dāvā pestīšanas žēlastību tiem, kas ievēro Paschā un atzīst viņus par saviem ļaudīm. Tagad apskatīsim, kas notiek ar tiem, kas neievēro Dieva derības vārdus, pievēršoties Jeremijas 11. nodaļas 1. pantam. Aplūkosim Jeremijas 11. nodaļas 1. pantu. Šis ir tā kunga vārds, kas kļuva dzirdams Jeremijam, un tas kungs sacīja tā: uzklausēt šīs derības vārdus un pasludiniet tos Jūdas vīriem un Jeruzalemes iedzīvotājiem. Un tu saki tiem, tā saka tas kungs, Izraēla Dievs, nolādēts lai ir ik viens, kas neizpilda šās derības noteikumus. Kāds ir viņu rezultāts? Vai arī Paschā nav Dieva vārdi? Tie ir Dieva derības vārdi. Nolādēts ir ik viens, kas neizpilda šīs derības noteikumus. Ko es uzliku jūsu tēviem par pienākumu tanī dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes, no lielā dzelzs kausētavas cepļa, un tiem sacīju: paklausiet maniem noteikumiem un dzīvojiet tā, kā es jums pavēlu, kas jūs būsiet, tad jūs būsiet mana tauta, un es būšu jūsu Dievs. Kas ir tie, kas ievēro šīs derības noteikumus? Ir rakstīts, ka viņi ir patiesie Dieva bērni, Dieva tauta. Dievs jau ir veicis skaidru atšķirību caur Paschā, iezīmējot tos, kas neievēro šo derību, kā tos, kas nav viņa tauta. Brāļi un māsas, ja jūs vēlaties ieiet debesīs un tikt izglābti no mūžīgā elles soda, jums noteikti ir jābūt gudrībai izprast vārdus, ko Dievs mums ir atklājis Bībelē. Aplūkosim 4. pantu. Ko es uzliku jūsu tēviem par pienākumu tanī dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes, no lielā dzelzs kausētavas cepļa, un tiem sacīju: paklausiet maniem noteikumiem un dzīvojiet tā, kā es jums pavēlu, tad jūs būsiet mana tauta, un es būšu jūsu Dievs, lai es varētu izpildīt zvērestu, ko es devu jūsu tēviem, proti piešķirt viņiem zemi, kur piens un medus tek, kā tas ir līdz šai dienai. Tad es atbildēju un sacīju: tiešām, kungs, lai notiek tā. 6. pants. Tad tas kungs sacīja man: Jūdas pilsētās un Jeruzalemes ielās dari šos vārdus zināmus un saki, kas mums būtu jādara? Uzklausēt šās derības vārdus un rīkojieties saskaņā ar tiem. Vai šis mūs nemāca tiem sekot? 7. pants. Jo es jūsu tēviem noteicu tai dienā, kad es tos izvedu no Ēģiptes zemes, un tos esmu vienmēr pamācījis līdz šai dienai paklausīt maniem norādījumiem.
Citiem vārdiem sakot, mēs nodevām viņiem Dieva vārdu, kas rakstīts 4. mūzes 9. nodaļā, ka viņi tiks nošķirti no tautas, ja viņi nesvinēs Paschā. Bet tie man neklausīja un neatvēra savas ausis, bet staigāja ik viens pēc savas ļaunās sirds nepielaidības. Tādēļ es piepildīju viņu vidū visu šās derības draudu vārdus, ko es tiem biju pavēlējis un ko tie nebija turējuši. Kāds bija rezultāts? Vārdi, kas rakstīti 11. nodaļā, 3. pantā, nolādēts, lai ir ik viens, kas neizpilda šās derības noteikumus, ir attiecināti uz viņiem. 9. pants. Un vēl tas kungs teica, es zinu, ka pastāv tieša sazvērestība Jūdas vīru un Jeruzalemes iedzīvotāju starpā. Ko viņi atteicās darīt? Lai gan Dievs viņiem parādīja savu dedzīgo sirdi, kas Bībelē attēlo svinēt Paschā, tie ir krituši atpakaļ savu sentēvu grēkos, kas neklausīja maniem vārdiem. Tie skrēja pakaļ citiem dieviem, lai tiem kalpotu. Tāpēc, tā kā mūsdienu baznīcas nesvin Paschā, kaut arī tās ar savām lūpām sauc: Kungs, kungs, ko tās patiesībā pielūdz? Viņi pielūdz saules dievu svētdienas dievkalpojumā, Ziemassvētkos un krusta pielūgsmē. Tāpēc Dievs teica, tie skrēja pakaļ citiem dieviem, lai tiem kalpotu. Izraēla nams un Jūdas nams pārkāpa manu derību, ko es noslēdzu ar viņu tēviem. 11. pants. Tādēļ tas kungs saka, redzi, ko viņš darīs? Sūtīšu tiem nelaimi, no kuras tie nevarēs glābties, un kad tie brēks un mani piesauks, izlūgdamies manu palīdzību, es tos neklausīšu. Un kad Jūdas pilsētas un Jeruzalemes iedzīvotāji ies pie tiem dieviem, kam tie upurējuši, un klieks pēc palīdzības, tad tie nevarēs viņiem palīdzēt viņu nelaimē. Dievs nodibināja likumu un dzīves regulējumu, lai grēciniekiem, kas grēkoja debesīs un tika izraidīti uz šo zemi, atvērtu ceļu atpakaļ uz debesīm. Tomēr, neskatoties uz viņu pūlēm darīt to zināmu visai cilvēcei, viņi atsakās klausīties. Mūsdienās cilvēki ievēro svētdienas dievkalpojumu katru nedēļu un Ziemassvētkus reizi gadā. Tā kā šīs absurdās saules dieva pielūgsmes prakses tiek atklāti veiktas baznīcās, kas apgalvo, ka tic Dievam, mums ir noteikti jāinformē visus šī laikmeta cilvēkus, ka Dievs atšķir tos, kas ir patiesa no nepatiesa. Proti, sadalot tos, kas ir viņa tauta, un tos, kas nav. Taisnīgais Dievs mums ir norādījis dot iespēju visiem cilvēkiem. Visas Dieva mācības ir ārkārtīgi svarīgi faktori, kas nosaka, vai mēs esam Dieva bērni un viņa tauta, un vai mēs esam tiesīgi uz debesu pilsonību. Tāpēc mēs nekad nedrīkstam tos aizmirst. Es ceru, ka Ciānas biedri spēs skaidri sludināt Dieva gribu caur Bībeli, ka, ja kāds patiesi vēlas kļūt par Dieva tautu, viņiem ir jātur Paschā svētki. Es lūdzu, lai to darot, visas ticības ģimenes tiktu svētītas, un visi mūsu brāļi un māsas Ciānā varētu uzkrāt vēl vairāk atlīdzību mūžīgajā debesu valstībā. Ar to es vēlētos noslēgt sprediķi. Liels jums paldies!